lomās vecis vārdā Roberts, kas aizņēmies saulesbrilles rozā krāsā, un smaidīgā meiča Vineta, kas visu laiku smaida. Visiem nebija neko sen filmējis, jo nebija īsti ko vēl. Mēs vienkārši čilojām. Tagad esam galvaspilsētā Vientin. Tā ir pie robežas ar Taizemi, jā. Šodien mēģināsim kaut ko sazīmēt. It kā daudz nav ko skatīties te. Mums vienkārši ir pēc 2 dienām jālido prom uz Malēziju. Tā kā sameklēsim skūterīti, pavizināsimies, pasimies, kas te ir. Te esot ūdenskritums arī kaut kāds, bet viņš esot izkaltis. Lietas sezona esot, viņš diezgan liels izskatās, bet, nu, varbūt piebrauksim, varbūt kaut kas būs. Tā kā brauksim kaut ko, papētīsim, parādīsim, kas te notiek. Te tiešām nav jēgas vairāk kā 2 dienas palikt. Jā, pilsētas dzīve nav tā kā uz salas dzīvot. Tad jāgaida ilgi, kamēr par ceļam tiec. Ja jūs esat redzējuši Taizemē elektrības vadus, tos lielos muģekļus, jums likās, ka ir daudz, jā? Da paskarīties šeit. Jēzus Marija. Kas te vispār notiek? Es vēl tādu muģekli vēl nebiju nekur redzējis. Saka, ka Filipīnās esot tik daudz, bet, kad bijām Filipīnās, mēs neredzēju neko tādu. Tas ir vienkārši wow. Jā, mocītī. Numur 7. O. Es teiktu, kad igoni. O, tev stikliņi ir? Jā, speciāli paņēmu. Lā, man nav. Bet tie visi ir baigi netīrie. Nē, man nevajag arī. Pofīgi. Brausim šāpat, kā izskatās. Drun, drun, drun. Drun, drun. Čau, čau. Drun, 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 drun. Oj, atcerot spoguļus. Ā. Tagad tik vietni labāk. Kaut kur apstājamies ceļa malā. Izskatās, ka te tieši rīsas tāda, jā. Tieši jādodas prom, tad, kad atkal sāksies viņam sezona. Nu jā, neko. Tas būs vienkārši grandios skats, ka viss būs pilnīgi zaļš. Ar kādu vērķīnu tad Rebine pastieties. Es kaut ko tādu redzējuši. Kā pamērāšu to pieieti. Jā, līdz pāri. Opa! Parši izskatās. Te kaut kāda kūts, kur viņi dzīvo vispār, nezinu. Vēlis kāda čūsmniekoši. Piesim. Bija pat tāda ekskursija palīdzēti. Maksāja $30 no katra. Es domāju, šī uzprasītu iedod vienu buntīti pastādīt. Ja es domāju, ņem un stādi elementāri. Redz, cik labi izskatās. Braukšu apakaļ, viņi vēl te ņemsies. Tad varēs arī sasmērēties, pofīgi. Esam klāti. Sanāca bija šilāk, mums apturēja policija. Par to pastāstīšu vēlāk. Esam šitā vietiņā. Pārkings pa brīvu. It kā raksta, ka jāmaksā 5000, bet mums atļāva pavelti. Ieejas biļete maksā Buda parkā 40 000 no katra. Tie ir kaut kādi 2 eiro. Tā kā dosim skatīsimies, kas tur ir. Šeit ir milzīga Buda. Te ir pilns ar maziņu. Un šeit ir milzīgā Buda. Ļoti milzīga. Esam īstā laikā atbraukuši. Stāvoklis bija pilnīgi tukšs, tā kā turisti vēl nemaz nav ieradušies. Tie būs uz kādu pusdienlaiku, bija vēlāk varbūt.
yourself a bad job. Dīvaina vieta ir zilons ar 3 galām. Kāpēc tā? Ko? Vari paskaidrot? Sastāvlāk izskatās kā čūska kaut kāda ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galvām. Parks tiešām ir interesants. Te viss tādas skulptūras, tādas neredzētas. Parasti kā ir budas, bet šeit ir viss tāds pilnīgi savādāks. Kā arī baigi forši, kā atbrauc no rīta un ap tādiem 11. te neviena cilvēka nav. Mēs esam satikām reāli tik vienu turistu tagad. Tas tik milzīgi. Jā, ļoti forši vietiņa. Nu, cik katram sanāca 2 eiro, jā, ieeja. Pēc gan neatbraukti. Šeit ir tiešām labi izskatās. Kur te var augšā uzlīsti? Pamēģināsim, kas tur ir. Viņš tiešām viss parks no augšas, baigi labi izskrīsies. Varbūt, ka tā būs. Kur te jāiet tur? Rāda Miko ceļu. Tu zini no galvas, kur jāiet, jā? Aha. Šeit iekšā jālien mutē. Vai ir iekšā? Nu kaut kur uz riņķi jāiet. Jā, mums nepatīk šādas vietas. Kā nekā man ir klaustrofobija, protams. Tad ir dīvaina. Bet nu te vēl ir okei. Te vēl ir normāli. Es gan galvu neatcīt. O! Baigās repes. Te jau gaišāks. Ejam. O kāda te istabiņa. Šeit gan ir skaisti. Ko turpināsim meklēt ceļu augšā. Vēl vienas trepes. Jā, šeit ir vēl vienas. Šās laikam pēdējās uz augšu vada. Prātīgi, Miko. Jā, tas vēl nav iespējami. Vien tik šaura, saka Dievs, knapi izlīst tur. Nu, ja te ir tāds palielāks cilvēks, tad nemaz var iekšā netikti. Nu, esam augšā. Oi, tur maza lūciņa. Bailes, Miko? Nav īpaši patīkami. Viss tik dodži. Nu, un te jau ir daži turisti augšā. Bet arī nav daudz. Svarīties, kas te būs pēcpusdienā. Šāds kāds nav augšas ir uz parku. Baigi grūti saprast ir. Jūs redzat arī pāri Taizemē spīd. Tur ir tā Mekongas upe. Un es ziņas tieši Taizemē. Varbūt kādu 1,5 kilometru Taizemē ir jau. Mēs tur dzīvojam 2 kilometrus no Taizemēs. Mūsu viesnīca ir gribās atpakaļ. Varbūt arī aizbrauksim kādu nedēļu. Mums laika ļoti daudz ir. Mums tā vīza beidzās un varbūt ieslēdēsim vēl Taizemēs pāris nedēļām. Ļoti gribētos. Nu, fočēsimies? Īsti jau nav kur, ne? Kāds arī te beidzās. Tā jau daudz nekā īsti nav, bet nu tā, pērciņš ļoti skaists viss tāds. Tagad jādodas lejā pa citu ieju. Kā piekšā? Dājas pirmais ņem.
Šausmas. Paņemsi vēl manu somu pēc tam. Kur te jāiet? Pa labi vai pa kreisi? Te ir 2 ceļi. Nē. Jā, 2 ceļi. Tad vajadzēšu uzsākt somu. Uzmanīgi tur telpons, ja? Jā. Ak, Dievs, cik baisi. Tas ļoti šaurs ir. Stos pa kameru? Jā. Ups, lejā. No. Pa nākamā eņa nebūtu somu. Šeit izskatās vienkāršāk. Bet te var nožauties. Mēs iznācām šeit istabā, kur bijām. Nolīdām pa tām trepēm lejā un izrādās, ka te nemaz nevar ārā nekur izieties. Trupceļš ir jālien atpakaļ. Malas izskatījās tāds mazs bunkuriņš, bet te ir tāda sejies, kad reāli apmūdījāmies šo. Nu jā, tā es arī domāju. Esmu ārā no tā trakā. Izskatās pilnīgi nekā tur nav iekšā, bet nu tur viss vienos tunelīšos. Kur iesim? Paiesim, mēs paskatīsimies. Drīz jau kaut kā jāsmeklē, kur var paēsti. Jās tuvāk pie tās pašas robežas. Te ir atpūtas vietiņa, iekšā ir kafūzītis. Paskatīsimies cenām, varbūt kaut ko varam paēsti. Nu, vai kur ir pēra Taizeme? Cik elementāri var paskatīties, te ir vēl tāda saliņa iekšā ūdenī. Tu vienkārši aizēji pārpeldi un esi Taizemē. Vietēji jau teica, droši peldi pāri, tur neviens ar neko neteikta. Cik tā tur ir? 100 metri, 150 metri pa ūdeni. Un esi Taizemē. Tas ir tā, kā tu vari tik pa lētos Taizemī. Tā pa policiju. Stāsts bija interesants. Mums nebija ne international license, nekā. Mēs vienkārši plūdām pa plūsmu. Mēs zinājām, ka vajag, bet vienkārši ievilkām garam, arī nokārtojām. Tā policija mums apturēja un jautāja tiesības. Un zināju, ka kaut kas jāparāda savādāk uzreiz, garantēt mēsli. Es vienkārši izvilku kaut kādu papieģu no kabatas. Tur bija parādīts, ka atmaksāta tā kā viesnīcā ar sarkanu štempeli paid. Viņš tur angliski neko nesaprastams, viņš vienkārši paskatījās, parādīja saviem kolēģiem, pasmaidīja un mums palaida. Tas bija smieklīgi. Mans tagad ir tāds, lai es kaut kur paēsti. Brauksim uz māju pusi un kaut ko pa sevi skatīsimies. Bet varbūt arī aizlaidīsim uz ūdenskritumu. It kā teica, ka ūdens nesot, bet kas zina, varbūt paveicās, jālaiž jau būs. Foršā vietiņā reāli braucām, apstājāmies vienkārši uz Dullā. Mētidām šitādas pusdienas pa 2,50. Man ir tā kā karbonādīte. Mikim ir nenormāli liela zupa un vis arī salātiņi. Vienkārši super. Mēs necerējām, ka būs tik labas porcijas. Tā uz ūdenskritumu mēs netikām, jo tur bija kaut kas ar ceļu nav kārtībā un baigi tālu jābrauc. Ar skūteri pat nevarot piebraukt, bet mums ir skaists vakars šobrīd. Vai nav burvīgi? Strūklaka, sauriets un skaista ēka. Ar to mēs arī vakaru beidzam. Forša diena bija, būtu arī ūdenskritums, bet nu žēl. Mums to jālaiž prom, tā kā laika vairāk nebūs. Tiekamies Malēzijā. Čau! Nenormāli skaisti Strūklaka, nenormāli. Mēs esam ciemos pie Jankas, šeit gan istabaņā palika. Nebrauks, mēs dosimies uz Petronas torņiem. Mēs iegādājāmies simkartītes, beidzot. Es laiku bija kādas problēmas pagarināt, tur var, nevarēja noskanēt pasi, pēc aizgājām pie kāda vietējā, viņa mums izdarīja. Tur bija kaut kā jāatzina, jāatsūta bildes. Pulkstens pusdienlaiks,
Bet nu skaists ir iespējams pasēties. Domājām, paņemsim mazākā šortkatiņu. Liekas, tā iečakrājāmies, es vispār nezinām, kur jāiet. Sanāk divreiz ilgāk iet nekā būtu apkārt gājuši. Kur ir tā kafejnīca. Šeit var nopirkt jebko, ko tu sirdskāro. Visādu brendu. Viss atdarinājums, nezinu, kvalitāti viņa jau kā briesmīgā. Ejam tek uz kājām, ir tik augsts. Thank you. Ja tev ir 3, Davai.